Portfolio for Employment ir jauns projekts, ko finansē Eiropas komisija ar programmas Erasmus+ starpniecību. Šajā pamācībā uzzināsiet, kā izmantot Eiropas Savienības imigrācijas portālu, lai uzzinātu imigrācijas noteikumus par valsti, kurā plānojat strādāt. Eiropas Savienības imigrācijas portālā varat atrast praktisku informāciju par to, kā ierasties strādāt vai studēt Eiropas Savienībā ilgāk par 90 dienām. Ja jau atrodaties Eiropas Savienībā un vēlaties uzzināt vairāk par savām tiesībām vai vēlaties pārcelties no vienas Eiropas Savienības valsti uz citu, šajā portālā varat atrast arī attiecīgu informāciju. Šajā modulī Portfolio for Employment komanda izskaidro soli pa solim, kā izmantot Eiropas Savienības imigrācijas portālu un kā noskaidrot, kurā Eiropas Savienības direktīvās noteiktajā kategorijā jūs esat iekļauts. Ja jau zināt, kurā kategorijā esat iekļauts un uz kuru dalību valsti vēlaties imigrēt, varat meklēt informāciju interaktīvajā kartē. Izvēlieties interesējošo valsti un noklikšķinot uz tās kartē. Atvērtajā logā varat redzēt 11 izvēlētās valsts migrācijas kategorijas. Pēc tam, kad būsiet izvēlējies savu migrācijas profilu, jūs atradīsiet informāciju par nosacījumiem, kas jāizpilda, procedūrām, kas jāievēro, kā arī par tiesībām, kas jums ir pieejamas uzturēšanās laikā. Ja neesat pārliecināts, kurai kategorijai piederat, plašāku informāciju par katru kategoriju varat atrast sadaļā Vispārīga informācija, kādai kategorijai es piederu. Kad esat noskatījies šo pamācību, varat pamēģināt izmantot Eiropas Savienības imigrācijas portālu, noskaidrojot imigrācijas noteikumus, izmantojot Portfolio for Employment komandas sagatavoto pirmā moduļa soli pa solim mācību uzdevumu. Kad esat pabeiguši, varat salīdzināt savas atbildes ar Portfolio for Employment komandas sagatavotajiem atbilžu paraugiem un norādījumiem. Ja jums ir kādi jautājumi, jūs vienmēr varat sazināties ar savu izglītības pasniedzēju, izmantojot Portfolio for Employment prakses kopienu Telegram. Jūs varat sazināties arī ar Portfolio for Employment partneriem, nosūtot ziņu, izmantojot Portfolio for Employment Facebook un LinkedIn lapas, atstājot komentāru zem video Portfolio for Employment YouTube kanālā vai pa e-pastu izmantojot Portfolio for Employment tīmekļa vietni. Visām organizācijām, kas izmanto Portfolio for Employment resursus, ir jāizstrādā skaidra datu aizsardzības politika saskaņā ar GDPR prasībām. Veiksmi un jautri izmantojiet Eiropas Savienības imigrācijas portālu, lai uzzinātu imigrācijas noteikumus.